Ir pilnmēnesis. Tikai neceliet paniku. Tas ritums, kā tā pasaule funkcionē, to nevar mainīt, tas ir jāpieņem. Bet viss ir svarīgi no jūsu attieksmes. Ja jūs celsiet paniku, ja jūs visu katru soli centīties saprast un vēl analizēt, tad panikas lēkmes garantēts un nevienas zāles nelīdzēs. Tātad atmostieties no rīta. Kas jums šodien jāizdara, kas ir pats svarīgākais? Nevajag briesmīgi plānot, Dieviņam tad ir laba humora izjūta un viņš pasmiesies par cilvēku muļķību. Bet kas ir pats svarīgākais? Kas ir šorīt jādara? Ja vēl kaut ko paveiksiet, tad jūs būsiet lieli maleči. Protams, ja cilvēkam ir 60+, tad nevajag iedomāties, ka viņam jādzīvo tā kā 25 gadus atpakaļ, jo tas nav iespējams un tā arī nevajag. Arī vecums ir jāpieņem, arī lēnums ir jāpieņem un nevajag darīt sev pāri. Un ko gan cilvēciņš grib sev pierādīt, ja viņš 60 gados grib lekt augstāk par sevi? Nekur tālu jau neizliks, droši vien slimnīcas gultā nokļūs ar insultu. Tas, ka ārsts ir jāklausa, tas, ka zālīts ir jādzers, kas tur tik nesaprotams. Man 10 gadu vecumā konstatēja slimības iedīgļus, tuberkulozes, bija tubdispanserī uzskaitē, un katru mēnesi man bija jāiet pēc zālēm. 10 gadu vecumā es to gāju bez mammas. Un man arī mamma nebija tā, kas man atgādināja katru rītu, ka man tās zālītes ir jāiedzer. Jo tas jau man bija vajadzīgs. Šodien gandrīz 10 gadu vecumā bērns uz rokām nesā. Un tas nav normāli. Cilvēki ir jāaudzina par atbildīgiem cilvēkiem jau ļoti laicīgi, un tikai nevar teikt, ka viņš ir maziņš vai viņa ir maziņa, un viņi neko nesaprot, saprot ļoti labi. Tā lielākā nelaime šais laikos, kad ļauj bērniem ar sevi manipulēt. Un tad gan nekas labs nesanāks. Mājdzīvnieki arī ar mums manipulē, es neuzķiros. Mūsu mājās tā nav. Pieaugušajiem jābūt 5 gramu gudrākiem, 5 sekundi ātrākai par bērniem. Viņi jau pasaka arī, viņi mūs testē, un tad viņi gaida reakciju. Tad lūdzu, esiet ātrāki. Tas taču tikpat kā sports, kurš kuru. Nedrīkst padoties, ne mammas, ne vecmāmiņas, ne vectētiņi, ne tēvi. Tas ir interesanti. Un nebūs iemesla dusmoties. Un nebūs iemesla arī apvainoties, ja mēs ar humoru pamēģināsim. Tā ir liela laime atnākt ģimenē šai pasaulē, kur kādam ir tas humors. Tā ir laime. Un, protams, ka bērni kopē pieaugušos. Tur, kur šis viss nav, tur, kur ir aizvainoti un apvainoti, tur ir tas bērniņš tāds staigā, nabaga bērniņš. Bet viņš aiziet uz dārziņu, viņš mēģina atriepties, jo viņš jūtas slikti, un tad viņš grib, lai citi arī jūtas slikti. Un tā ir cilvēka daba. Tāda arī pieaugušie. Tādi mēs esam. Nevisai jaukas būtnes. Droši vien daudz no jums skatījās tagad dokumentālās filmas par Deividu Atenborough. Arī manā jaunībā bija iespēja redzēt, atcerieties, bija tas ceļotāja klubs no Maskavas televīzijas. Senkeviča kungs, ļoti interesants cilvēks. Kaut ko jau mums rādīja, tā jau nav ka neko. Vajadzēja ļoti lielu drosmi, lai sēdētu tuvu gorilām, jo tie ir milzīgi pērtiķi, kas dusmās var izdarīt nezinu ko. Bet cilvēks arī dusmās izdara nezinu ko. Tāpēc cilvēkiem ir jāiemācās viena lieta – nekāpiet otra cilvēka biolaukā. Ievērojiet distanci. Covids parādīja, ka šie 2 metri bija vienkārši brīnišķīgi. Nevajag līst tik tuvu, nevajag ar visiem kamties, jo kāds no tiem ir ņēmējs, kas tev paņem
tavu spēku un enerģiju. To nevajag. Vai, mīļā! Ciest nevar tādas lietas. Katram jādzīvo ar to, kas viņam ir. Mums visiem ir iedot dzīvības enerģiju, netērējiet to lieki. Un šodien tā liekā tas ir skatīties, klausīties to, kas galīgi jums nav vajadzīgs. Ir daudz muļķības, kuras jums mēģina iestāstīt. Nu, nav Krievijai Latvija vajadzīga. Tas ceļš uz Eiropu viņiem mums nav vajadzīgs, viņiem ir ceļš uz Ķīnu. Vienīgie, kas kaut ko pērk. Un pārējiem būs jāsavelk josts un mazāk jātērē. Vēl nesen teica, ka naudas nav bijuši tik daudz, cik tagad, un tagad nebūs nemaz. Tas, ka nekad tik labi nav dzīvojuši, cik labi. To, kā ratu ratiem stum no lielveikaliem, un pēc tam tas viss ir atkritumos, tā ir laba dzīve, tā ir bezjēdzīga dzīve. Un ēst. Ja gribat šeit Latvijā būt veselīgi, tad ēdiet to, kas aug te. Nesen dzirdēju vienu uzturu speciālistu, kas tā gudri runāja, ka 100 gadu atpakaļ latvieši ir ēduši ļoti vienveidīgi. Tie ir meli. Man mammai šobrīd būtu 102 gadi. Viņas tēvs mācīja bērnus ēst spinātus un tomātus. Un jūs zinat, kas ir rupmaizes ambrozijas? 100 gadu atpakaļ to jau taisīja. Šodien to sauc par rupmaizes kārtojumu. Bet ambrozijas ir skaistāks vārds. Tur jau ir tā lieta. Varbūt pienācis laiks tiem, kas nezin, liek nepļāpāt un citiem galvas nejaukt. Es esmu pateicīga saviem priekšgājējiem, ka viņi man daudz ko stāstīja, un es arī biju bērns, kas labprāt to uzklausīja. Es pat Omītei zem gultas gulēju, kad no stūra izlīd klusām un noklausījos, ko pieaugušie runā, un tā no manis sanāca ļoti zinātkārīgs bērns. To taču var izsecināt, ka tas ir interesanti. Nu jā. Dzīvosim interesanti, bet, lai būtu interesanti, vajag zināšanas. Un vajag dalīties ar zināšanām. Un tad esi vienkārši laimīgs cilvēks. Jo dodot gūtais, nāk tik ļoti atpakaļ. Pamēģiniet. Un tad jūs būsiet tikpat dzīvespriecīgs vecs stāns, kā es šodien. Lai jums veicas! Atā!